Tas, ka viņi slikti pārvalda valsti, tas, ka aizņemās pa 2 miljardi, tas, ka mēs esam viena no nabadzīgākām Eiropas valstīm, nevienu neinteresē. Pasarg Dievs, neļausim tur Šlesaram kļūt pie varas. Ko Šlesers sliktu ir izdarījis? Pasakiet. Ko Šlesers ir sliktu izdarījis? Es radīju, piesaistīju Rīmī veikalus, tie slikti. Tur tūkstošiem cilvēku strādā vēl joprojām. Maksā nodokļus visu laiku. Tas ir mans projekts. Viesnīcas joprojām strādā, tirdzniecības centra strādā. Andrejsalā 3 miljardu projekts tāpat reiz tiek realizēts. Mēs būvējam jaunu pilsētu. Ja. Kas no tā slikta valstī, ko es esmu darījis? Satiksmes ministrs Raineru atvedu. Cilvēkiem bija iespēja lidot pa lēto. Iepriekš cenas maksāja tur. Cenas bija 500-600 Latvijā no viena pasažiera. Rainers atnāca, samazināja līdz 20 eiro, piemēram, cenu. Es atvedu, es braucu uz īriju, pēc tam man gribēja ielikt cietumā par to, ka es esmu radījis lidostai zaudējumus, ja ieviesu atlaides. Jūs zināt, privātā biznesā, Norvēģijā es dzīvoju, tur ir tāds princips. Pēc 3 maksā par 2. Esat redzējuši tādu reklāmu kaut kur. Pēc būtības 33% atlaide 3 precēm. Iebrauc Statoilā, jeb tagad Circle K, pēc 3 krosu un sans 4. paveltī. Tad 25% atlaide sanāk, ja tu pēc 4 krosā. Tas ir pilnīgi normāli. Ja? Nē, es ieviešot apjomu atlaides aviokompānijām, esmu radījis zaudējumus. Knāps vairākus gadus pārbaudīja lietu. Mani gribēja iesēdināt par to. Viņi saka, bet mēs nevaram atrast to zaudējumus, jo ko mēs redzam un kā tas var būt, paskaidrojot. Jūs samazināt avio tarifus, avio kompānijām cenas kļūst lētākas, ienākuma lidostā palielinās. Es saku, kā? Palielinās, tāpēc, ka apgrozījums palielinās. Turisti saka vairāk lidot. Viņi vairāk tērē naudu lidostā, tax free. Viņi brauc ar mašīnām, igauņi, lietuvieši. Viņi maksā stāvvietā, viņi atstāja naudu. Pēc tam viņi tērē pilsētā, viesnīcās, veikalos, kafejnīcās, restorānos naudu. Mēs esam piesaistījuši naudu. Ja jūs šodien apskatīsieties lidosta Rīga, pasažieru pieaugums 2004.–2009. gads, 5 gadi, kad es biju satiksmes ministrs, pasažieru pieaugums Rīgas lidostā bija par 700% pieaudzis. No 650 000 līdz gandrīz 5 miljoni pieauga pasažieru apgrozījums. Tas tika realizēts ar konkrētu politiku. Ko es ar to gribu pateikt? Tad par kuru tēlu mēs runājam? Šlesers, kurš ir pacēlis lidostu, deva iespēju cilvēkiem, studentiem, pensionāriem lidot. Vai tas, kurš tiek nomalnots pēdējā dienā pirms vēlēšanām, pasakot, ka viņš saņem naudu no Putina un pēc tam